Kā administrēt WordPress lapu juridiskajiem birojiem? Tad pirmais ir jāievada adrese. Aiz adreses, aiz LV ir šķērsvītra. Un tad mēs rakstam wp, tad svītra, login, .php. Tad lūk šādi izskatās adrese. Tad piespiežam enter, nonākam šādā te lapā, kur tiek ievadīts lietotāja vārds, manā gadījumā tas ir admin, un tiek ievadīta parole, lai ielogotos sistēmā, tad var ieķiksēt un tad sistēma atcerēsies. Lūk šādi izskatās administrācijas panelis. Ja mēs blakus logā atvērsim vēlreiz šo pašu lapu, ko mēs redzam, šai lapai virspusē ir parādīsies melna līnija, un arī te var pievienot jaunas lapas, var veikt kaut kādas izmaiņas, skatīties, vai ir komentāri, ja tādi ir, un nokļūt darba galdā. Šī melnā līnija redzam tikai tad, ja ir ielogots sistēmā. Ja mēs no sistēmas šeit stūrītī labajā izējam ārā, atslēgsimies, tad šī te līnija arī pazudīs. Parasti lietotāji šo līniju neredz. Lūk, šādi izskatās darba galds, varbūt par tiem galveniem iestādījumiem. Tad viss galvenākie iestādījumi atrodas šeit, General, un, ja nepieciešams, tad šeit var mainīt informāciju, tad lapas nosaukumu, kuru mēs redzam pašā augšā, un arī Google sistēmā redzēsim, tad ir kaut kāds apakšteksts vai reklāmas sauklis, ir tad e-pasta adrese, kur var izmainīt laika gaitā, pulksteņa iestādījumi, un šeit pašā apakšā var izmainīt administrācijas valodu, piemēram, uz angļu. Ir daudz citas funkcijas, piemēram, saites, kas ir kādā veidā tiks atspoguļotas lapas, vai šī saite izskatīsies šāda, mūsu gadījumā stāv šāda, un tas nozīmē, ja mēs iesim sadaļā kontakti, mums nebūs te cipariņi, bet būs, attiecīgi, tā kā ir nosaukt šī lapa. Tad varbūt uzreiz par to, kā nosūtīt daudziem lietotājiem e-pastu, tad ir pievienots speciāls spraudnis, vai varētu to saukt par aplikāciju. Īsti iepazinies es arī ar viņu vēl neesmu, bet tad var izveidot jaunu e-pastu, nosauksim viņu par testa 2 vai akcijas piedāvājums, un tad mēs šeit redzam, ka mums ir piedāvājums vai šīs sistēmas administratoriem nosūtīt šo te, vai īpašam sarakstam, kurš mums pagaidām ir ar 0 lietotājiem. Un tad, ja tos lietotājus mēs ielādēsim atsevišķā vietā, es pēc tam parādīšu, tad, teorētiski tur varbūt 10 000 ielā. 10 000 lietotājiem nonāk šis e-pasts. Nākamais solis. Un šeit mēs redzam pašu vēstules dizainu, kā viņš izskatīsies. Tad šos te visus uzrakstīņus var izmainīt, var arī pārbīdīt, tad nodzēst vienkārši. Pierakstīt, var veidot linkus uz kādu mājaslapu vai konkrētu sadaļu, un dažādas citas funkcijas. Tad mēs varam redzēt attēlus, var pievienot attēlus, stilus mainīt, krāsas, šriftu izmērus, kažociņi, tie ir tāda lieta. Mēs varam izvēlēties gatavus dizainus, varētu teikt, tie ir šabloni, kā izskatīsies vēstuli. Piemēram, spilgti sarkanā krāsā, tad es viņu lejuplādēju šo šablonu, un viņš man šeit parādās, un es viņu, principā, varu izmantot, un viņš man, redziet, visu vēstuli paliek sarkana. Nākamais solis. Tad te var iestādīt, kas ir sūtītājs, kā to, redzēs, uz kurien var atbildēt, ja kāds gribēs atbildēt. Tad var ieplānot laiku, kad tiks nosūtīta šī vēstule, un nosūtīt kaut kādu demo variantu uz, mans vārds, uzvārds gmail.com, lai pasītos, kā tad saņems un kā izskatīsies šī te vēstule. Un tad attiecīgi saglabāt, un
te mēs redzam, ka ir saglabāts, un var būt vairāki vēstuļu šabloni, kurus mēs laika gaitā atjaunojam. Un tad šeit ir abonementi. Dotajā brīdī rāda tos abonementus, kas ir reģistrēti kā šīs lapas lietotāji, bet tad sadaļā abonementi pievienot abonementu, var jaunus pievienot ar roku pa vienam, un ir te tāda lieta kā pievienot sarakstu uzreiz. Un šeit tad importēt, un šeit mēs varam uzreiz copy-paste 1000 e-pasta adreses ielīmēt. Tad vēlreiz abonementi, pievienot sarakstu, importēt. Un tad šeit var arī augšuplādēt failu, tam ir jābūt tad CSV stila failam, kur, principā, līdzīgi kā šeit, jau ir sarindoti. Tad ir e-pasta adrese, tad ir punkts ar komatu, un tad ir vārds. Var būt arī vienkārši e-pasta adrese bez vārda. Ja mēs ar roku pievienojam, tad rezultātā šo te sarakstu var arī eksportēt, lai saglabātu savā datorā. Tādā veidā. Lūk, vēl par maksu var nopirkt papildus funkcijas, tas jau ir premium, un te var iepazīties ar šīm te premium funkcijām, un pat, man liekas, viņi piedāvā kaut kādas e-pasta adreses, bet cik tās ir aktuālas, tad te var palasīt, un arī ir saites uz viņu mājaslapu, kur ir detalizēti aprakstīts par dažādām premium iespējām. Lūk, tas būtu par e-pasta nosūtīšanu. Kā pievienot papildus lietotāju, pieņemsim, ja man būs darbinieks, kas administrēs šo te lapu, tad ir sadaļa lietotāji, un šeit pievienot jaunu, add new, lietotāju vārdu, kaut kādu izdomāt, vai tas ir parasts vārds, e-pasts, obligātais lauks, vārds uzvārds var nerakstīt, un paroli sākotnēji mēs izdomājam kaut kādu parastu paroli, un ieķeksējam, ka ir šī parola jānosūta uz viņa e-pastu, un tad šeit ir lomas, kas viņš būs. Viņš būs vienkārši skatītājs lapas, vai viņš varbūt jau būs autors, kur viņš var pievienot rakstus, te ir tādi post, page, vai viņš ir administrators, un tad jau viņš var pievienot dažādas aplikācijas, mainīt dizainu, un tā tālāk, un attiecīgi saglabāt. Principā šajā saitā ir tikai lapas, un ja mēs uzējam sadaļā lapas, tad ir lūk šīs te lapas, var pievienot jaunu, ja ir nepieciešams, paskatāmies, piemēram, starta lapu, te es īpaši neieteiktu kaut ko ļoti mainīt, jo te jau drusku vairāk ir vajadzīgs profesionāls iemaņas, lai saprastu, kas te vispār ir, bet, ja tā ātri paskaidrot, tad ir 4 kolonas mums sākumā, un, ja mēs aiziesim uz startu lapu, tad mēs arī redzam šeit sākumā 4 kolonas, 1, 2, 3, 4. Un šos te kolonu blokus var labot, progresa indikators, tas ir tie cipariņi, kas parādās. Ja mēs uzspiežam uz zīmolīša, dotajā gadījumā mums ir 1600, es uzstādīšu 1700, plusiņš tas ir, kas parādās pēc, lūk šī daļa, un saglabājam elementu un atjauninām. Un ja mēs starta lapu atjaunināsim, tad mēs jau redzēsim, ka vairs nav 1600, bet ir 1700. Zem progresa indikātora vēl viens zīmolīts, un tur mēs redzam pašu uzrakstu apmierināt klienti, saglabāt. Varam izmainīt un saglabāt. Tad ir tukšums, tad ir service boxi, service box 4, tā ir šī informācija. Arī to mēs varam labot service boxam, piespiežam zīmolīti.
Un gaidām, kamēr ielādēsies lapa, var izmainīt ikonu. Tu tajā brīdī šeit ir bildīta tāda, to arī var ielikt kaut kādu citu. Tad ir datiņu biblioteka, varam bildīt izvēlēties no datora kādu. Un virsraksts, mūsu vērtības un pats uzraksts. Un, ja mēs kaut ko izmainam, tad var attiecīgi saglabāt. Šeit ir links, tad saite, uzzināt vairāk. Ir uzraksts, uzzināt vairāk. Un šeit ir animācija, kā parādās šis teksts. Vai viņš no apakšas parādās, vai no augšas. Tad šie te bloki, viņi tā kā animējas. Varbūt tas pamastīsimies. Tad viņi mums vienkārši uzspēl, tā kā parādās ne no kurienes. Ja mēs šo lapu skrulējam tālāk, arī šie parādās ne no kurienes. Tad tā ir animācija, kuru var teikt mainīt. Un attiecīgi tālāk ir team member, tie ir cilvēciņi, atkal uz zīmolīšu uzspiežam, un Anatolijas Vesermanis, mēs tad kur mums ir Anatolijas Vesermanis, attiecīgi tad mēs viņu varam izmainīt Anatoliju Vesermani, izmainīt viņu fotogrāfiju, veidot kaut kādu aprakstu, vai pievienot viņu, piemēram, Facebook adresi, lai cilvēki, lietotāji lapas var uzreiz ar viņu sazināties Facebookā. Īsumā apmēram tā, ja būs kaut kādas papildus neskaidrības, šeit ir ļoti daudz funkcijas vēl cits, tad paskaidrošu atsevišķi, lai izdodas.